Ar biķernieku trases jubilejas sacensību rezultātiem esat iepazinušies. Tagad ķeramies klāt pašai dzimšanas dienai. Daudziem no trasē sastaptajiem motorsporta veterāniem šajā īpašajā dienā trīcēja sirsniņa. Viņi brauca tad, kad mēs bijām mazi ķipari vai pat nebijām dzimuši. Tā jau ir ikvienam dalībniekam un skatītājam, kurš kaut reizi pabijis biķernieku trasē, tās ir spilgtas emocijas, kuras pat šodienas materiālajā pasaulē grūti izmērīt kādās liederības mērvienībās. Pēdējos gados motorsporta braucējiem, entuziastiem, sacensību rīkotājiem varēja šķist. Trase nolēmta iznīcībai. Taču šodien visi atplauks smaidā. Trases līkumiem iespējama atzimšana. Biķernieku kompleksa sporta bāzi pārņēmusi Ceļu satiksmes drošības direkcija. Viņa nav vienkārši padomu laika sporta būve, bet viņi būvējuši latviešu sportistu, ko mēs zinām, tā kā Ošiņš, Kjope, un ar savām rokām brīvprātīgi, pat bez naudas. Un viņi jāsaglabā gan bērniem, gan mazbērniem, lai vēl šeit varētu braukt, arī jaunatnē trenēties. Un, protams, ka es ceru, ka izdosies arī rīkot pat starptautisku mērogu sacensības. Protams, šeit daudz jādomā par drošību, ātrumu, citu kā tajā laikā. Katrā ziņā darbi daudz, un es varu solīt tikai to, ka darīsim visu, lai to trasi saglabātu, uzlabotu, lai patiešām šeit būtu līmenī. Trasē jābūt pieejamai ikvienam. Kā atzina Lukstiņš, uzsvars tiks likts uz auto un motosportu. Kā arī darīt šeit būs ko gan slēpotājiem, gan riteņbraucējiem. Biķernieku trases 45. jubilejas svinības tiek atklāts ar dalībnieku parādi. Šoreiz braucēji savu spēkrutus atstājuši tehniskajā parkā un nāk paši kopā ar tautumeitām un tautudēliem. Trase tiek apsveikta jubilejā, griezti danči un teiktas uzrunas. Motoru skaņas nepazūd. Un tas, kad ir izdevies šonedēļ panākt to, ka biķernieki uz mūžīgiem laikiem ir nacionālā sporta bāze, kur bija tas šaubas, vai būs vai nē, bet to mēs esam panākuši. Šobrīd arī CSDD pakļautībā, motoru muzejam pakļautībā ir biķernieku trase. Motoru muzejs ir attīstījies, mēs redzam, cik tur ir apmeklētāji visi. Tāpatās šobrīd ir idejas par to, kā attīstīt trasi turpmāk, lai būtu tas mūsu nacionālais brīnums īstenībā, kas ir uz entuziasmu pamatiem tapis, lai viņš te būtu, lai viņš te ir un lai te motori rūc, kā patās norūc. 65. gada 16. decembrī sākām meža darbus trases celtniecības vajadzībām. Darbs bija ar lielu apjomu un bija nepieciešams arī mehānismi, kurus organizējām visu sabiedriskā kārtā. Vēlākā laikā mums pieslēdzās celtniecības organizācijas, kuras ar lielāko darbu daļu veids sabiedriskā kārtā. No visaktīvākajiem celtniekiem ir arī paši aktīvākie sportisti. Viņu vidū varam minēt Kārlu Ošiņu, kuru kontā ir ap 300 stundas. Patreiz esam izveidojuši 2 lokus no 4. Garākais aplis patreiz ir 3,6 km, un īsākais ir 1 km priekš kartinga. Asaras birs, jo es arī pats bišķiņ braucis kaut kādu, un katrā ziņā domājot arī par tiem veterāniem, redzot, ko es kādreiz bērnu dienās atceros, tā kā Dambi un Belmeri, kas šodien arī runāja, cepur viņiem nost un gribās, lai visu šo tiem vīriem arī būtu prieks. Pirmie starti jau aiz muguras. Jaunās trases celtniecības entuziasts, motosportists Eduards Kjope mums vēl pastāstīja, ka biķernieku trase paredzēta ne tikai motosportistiem, bet arī riteņbraucējiem, automašīnām un kartingiem. Iespējams, ka apļveida šosejas sacensībās Rīga kļūs par vissavienības centru.
gribētos, ka šī trasa būtu augusi līdz laikam. Diemžēl viņa tāda pati tā kā tajā laikā, kad mēs te varbūt pa kartingu trasi kādas pirmos ledus braukšanas taisījām savā laikā, ja, vai skrējām tautsdziesmas maratonu kādreiz, ja, tad diemžēl no tiem laikiem jau ir bišķiņi tā kā uz leju gājis, nevis uz augšu. Nu, es ļoti gribētu, ka mūsu bērni varētu pēc tam teikt savādāk. Vislielākās un patiesākās emocijas veterāniem. Tiem, kuri trasi palīdzējuši būvēt vai atradušies šeit pirmsākumos. Biķernieku līkločus lielajā dienā atbraucis veikt vīrs, kurš pirms daudziem gadiem tieši šeit kantējis. Tad, kad mums aizliedz Mežparkā braukt, tad mēs atradām šitā Kiope, Edgars. Viņam pateica, ka mēs nāksim uz Biķerniekiem, tur, kur kādreiz bija starptautiskais kross sacīksts, tur uztaisīsim arī šosei. Mēs nācām uz šito trasi katru vakaru, sestdienas un svētdienas, un ņēmām līdzi visus savus draugus, un rādus, un viss nāca te, un Kiopa bija viens, ka varēja nākt, kad te gribēja, cigos te gribēja, vienmēr Kiopa bija trase. Es te tu laikam te guli ar panākušies, gandrīz. Jā, tādi vīri kā Kiope un Ošiņš ierakstāmi lielās vēstures grāmatas lapas pusēs. Ko teikt ir arī jaunajiem, tiem, kuri biķernieku trasē atradušies kopā ar motoru rūkoņu un benzīna smaržu mīlošajiem tēviem. Tie sportisti, kuri tagad kāp jaudīgajos zirgos un dodas mežā iekšā pretī uzvarām. Es principā tāpatās 200 metru tālāk esmu piedzimis un dzīvoju, un man te aptiņos stumdi riņķīt. Principā tā kā trasi es zinu. Vasarā arī nodarbojos aktīvi šeit skrituļu slidošanu, tā kā, zinām trasi principā. Es atceros jau no bērnības, vēl ka Volgas brauc, vēl pēc tam golfa kausa, tā atmosfēra šeit ir, un es domāju, ka viņi arī te paliks. Man patīk šeit braukt, un šeit viss sācies, un ceru, ka vēl nebeigsies tik drīz. Sportistiem šī trase ir atmiņas par viņu pirmajiem startiem, neatlaidību, tiekšanos pēc mērķa, sevis pierādīšanu tēviem, uzvarām un zaudējumiem. Daudzi šai trasē pavadījuši vai visu savu dzīvi. Šī ir vieta, kurā satiekas emocijas, atmiņas, prieks. Tie, kam benzīns asinīs.